Blakus austrumos mēs redzam to, kad veidojās Eirāzijas Savienība, Muitas Savienība, šobrīd Krievijas Federācijas vadībā. Mēs varam nonākt situācijā, ka drīzumā tomēr mēs redzēsim divus nopietnus ekonomiskos finanšu blokus. Līdz ar ko, teiksim, tas, kas mums ir jāsaprot, mēs, protams, varam daudz runāt par savu īpašo ceļu, bet mēs nekādi nevarēsim palikt kaut kur malā un skatīties uz šiem procesiem kaut kā no sava unikālā, varbūt īpatnējā skatu punkta. Eiropas komisija nāca finanšu perspektīvas kontekstā ar jaunu finansēšanas instrumentu. Tas ir Savienojot Eiropu. Finanšu instruments, kas ir domāts platjoslas internetam, apmēram 9 miljardi, nedaudz vairāk, tikpat daudz apmēram enerģētikai, par ko arī daļai šis slaids ir, un 30 miljardi ir paredzēti transportam, tā skaitā 10 miljardi iezīmēti no kohēzijas fonda nauda, kas, protams, visdrīzākais tiks samazināt kopumā šīs instruments, bet es ļoti ceru, ka viņš nepazaudēs savu jēgu kā vienots finansēšanas instruments visā Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam, kas Latvijai un Baltijai kopumā, manuprāt, ļauj atspērienu izdarīt ļoti būtiskā lietā, ģeopolitiskajā izvēlē tuvākajos 10 gados. Jautājums, vai Eiropas nodokļu maksātāji mums ir labāk jāsavieno Eiropas dalību valsts ar trešām valstīm, vai ar Eiropas nodokļu maksātāju naudu mums tomēr prioritāri jāsavieno ar Eiropas Savienību tās valstis, dalību valstis, kas nav nemaz tik labi savienotas infrastruktūras ziņā. Un tas ir tas, par ko es vienmēr saku, ja mēs izvēlēsimies šo ceļu, tad mēs brauksim tā, kā es savā studentu vienības laikā braucu 70. gadu beigās uz Austrumvāciju caur Maskavu ar vilcienu.